Pieņemsim, tu gribi treidot zeltu, foreksu, izēvielas, akcijas, akciju indeksus un līdzīgas lietas. Un tu saproti to, ka, lai to sākt darīt, tev vajadzīgs normāls brokers. Bet kur brokeri īstenībā priekš tā izmantos, it īpaši tu esi no Latvijas, tā nav nemaz tik vienkārši atbild, tāpēc, ka ja tu reāli gribi apjukt, apskaties, googlē un ieraksti, kā treidot vai best broker for Latvia or best broker for Europe. Un tu nesapratīsi neko, tāpēc, ka tur ir pilnīgākais hauss, ko tu tur var ieraudzīt un nekā sakarīgi tur vispār nebūs. Tāpēc tev jāizdod jautājums, no kā sākt. Piemēram, ja tu gribi sākt treidot, izmantojot bankas vai, teiksim, kaut kādas maksājuma aplikācijas. Tas var būt derējis tad, ja tu gribi pasīvi ieguldīt un saprast, kā nopirkt, nezinu, piemēram, S&P 500 indeksu, caur Revolut vai N26. Caur Latvijas bankām tur ir augstas komisijas un varbūt vienīgais mazs izņēmums ir Svetbanka, bet tālāk tur pa pasīvu ieguldīšanu tu tur netiks. Un tāpēc, ja tu gribi treidot, tev vajag kaut ko mazliet specifiskāk. Un atkal, ja tu gribi darīt kaut ko pavisam nopietni, tev tur ir $500,000, labi, ar Interactive Brokers vai kaut kādu Saxo banku, tu arī var sākt. Bet, ja tev nav $500,000 vai tiešām profesionāls zināšanas par tradingu, no tiem brokeriem lielas jēgas nebūs, jo tev viņi būs smagi pa sarežģīti. Tāpēc mēs nojām līdz loģiskajam jautājumam, ko tieši darīt, ja tev nav $500,000 pie rokas vai kaut kāda institucionāla pieredze. Un tad, protams, mums ir jāiet uz specifiskajiem forex brokeriem, un tad kritiski svarīgi ir saprast, kā neiekrist krāpnieka lamatās un atrast kaut ko, kas ir realistiski treidojams ar daudziem praktiskiem piemēriem un rīkiem, kā to darīt. Un tāpēc mēs aizējam līdz Vantage Markets, kas varētu būt viens no labākajiem piemēriem, ar ko sākt treidot, ja tu būtībā sāc treidot no Latvijas. Tāpēc apstīsimies to, kāds viņam ir dashboards, ko viņš piedāvā un kāda ir to rīka un ko darīt ar viņu un ko nedarīt. Tātad, ja mēs ejam Vantage Brokers mājaslapā, mums ir apmēram šāds skatījums. Mēs esam mājaslapā, latviešu valodu viņiem gan nav, tā, kas tie pa valodām es pat nezinu, bet es zinu, ka latviešu viņiem nav, bet viņiem ir viss iespējamie rīki un viss pārējais angliski, kas nemaz nav tik sarežģīti. Tā kā, labi, te mums ir beidzot atvēršās valodas un mēs redzam, ka te ir kaut kādas citas valodas, bet latviešu te nav. Tā mazliet nolagoja internets, bet tā izņemsim ārā arī šito un skatāmies. Nekas te tāds nezināms un nesaprotams nav, un ja mēs gribam kaut ko darīt, mēs varam apskatīties uz to, ko viņš piedāvā. Tas, ko viņš piedāvāja, kādi tirgi, forex, akciju indeksi, lielākās izēvielas, akcijas, ieguldījumu fondi, treidošanai, nevis ieguldīšanai un obligācijas, kas ir baigi foršā lieta. Te ir pieejami visi konti, ECN konti, STP konti un swap free konti. STP parasti lielākā daļā treideri ir visnoderīgākais. Tāpat arī, mēs varam apstīties visas komisijas un visu iespējamo, kas mums te ir vajadzīgs, bet būtībā jau te ir diezgan vienkārši ar to visu, jo viņiem ir standartizēti piemēri, mēs redzam to, kāds ir visi mūsu spredi un viss pārējais, es domāju, 1,4, 1,6 lielākajiem valūtu pāriem, un arī zeltam tur ir diezgan mazi arī ir vajadzīgi. Te arī, protams, viņi rāda, ka te ir 0, bet te ir jāmaksā par katru treidoto lotu, kas nozīmē to, ka jūs samaksāsiet vairāk nekā tad, ja jūs vienkārši treidosiet ar spredu. Tas tā zināšanai. Un tā kā te sprediem viss ir kārtībā, platformas mums ir kādas MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTradings. MetaTrader 4 pats izmantoju kādreiz, MetaTrader 5 man ir, bet viņi nav baigi populāri, lai gan kādreiz mēs viņu apstīties. Un vislabākais, protams, ir Vantage Web Trading vai treidot caur TradingView un, protams, Copy Tradings. Tā kā viss vajadzīgās mums ir Copy Tradings, ir PA TradingView mums ir, tas ir advancēta analītika un viņa web trading platforma, kas ir vajadzīga, ja jūs tirgojat no datora. Tā kā viss tas mums faktiski ir, un tas ir pats svarīgākais, ko mēs varam izdarīt. Un pārējais viss, ko viņš rāda savā mājaslapā, te ir tāda vairāk marketinga informācija. Te mēs redzam tos pašus spreadus, par ko es tikko runāju, te viņš ir lielās ar saviem visiem maksājumu iestādēm un visu pārējo, un visu, kas mums te ir, un te mēs redzam visu uzstādījumu, ko darīt viņu un ko nedarīt. Bet labi, ja jūs, piemēram, gribat reģistrēties, būs jānospiež šī poga, un tālāk jau viss būs pavisam vienkārši. Tā, te vienkārši jāievada valsts, lieto e-pasts paroli, jāpasaka, esam Amerikas lietotājs, jāpievienojas visam šitam, un tad būtībā tu visu to aizpildi, saņems apstiprinājumu par e-pastu, nospiedīs pāris linkus, un faktiski tu jau būsi iekšā. Tā pirmā reģistrācija ir ārkārtīgi vienkārši. Tas ir viss, kas te ir jāizdara. Tālākais ir tad, kad mēs jau esam iekšā šajā lapā, kas ir viņu mājaslapā, ja to jau esi pieģistrējies. Ko mēs varam sākumā darīt? Pirmkārt, mēs varam aiziet uz sadaļām Accounts,
Mēs redzam, mēs varam demo un live attaisīt. Es esmu uztaisījis vienu testu kontu šeit, un man ir kaut kādi 2 copy trading konti. Es nezinu, kāpēc viņš nav parādījis, to es vēlāk parādīšu. Te ir viss tā informācija, ko jūs te vēl gribat, bet būtībā jānospiež poga account, tad mēs uzspiešam live account. Mums jāatver 2 konti, MetaTrader 5 un visdrīzākais copy trading accounts. Tā, tad mums jānospiež ir standarta STP, tas būs tas, ko mums vajadzētu tradot. TradingView arī nav slikta lieta, bet to pēc tam, tas ir otrais līmenis. Bāzes valūta, protams, mēs rakstīsim eiro, te ir papildus lietas, kas jāizdara, un tad vienkārši viss šis jānospiež submitot, un faktiski jums būs atvērts šāds konts, kā es tikko uztaisīju, kā testa kontu. Tas ir tas, kas jums jau ir izdarīts. Nākošais, ko mums vajag izdarīt, ir faktiski veikt depozītu. Kā mēs varam veikt depozītu? Es to izdarīju, labi, izdarīsim šādi. Paņemsim 100 eiro, mums nav nekāds vouchers, mums nav nekas tam līdzīgs, mēs nospiedīsim continue, tad mums parādīsies veidi, kā maksāt. Es parasti to izdaru ar kredītu vai debitkarti, tāpēc, kas ir pāris minūšu jautājums, to var tāpat izdarīt ar kriptovalūtu. Tur vienkārši būs jāuzspiež uz kriptovalūtu, jūs dabūsiet precīzu maku, uz kur aizskaitīt, un jūs to varēsiet izdarīt. Tā kā pārējās metodas ar kriptovalūtām un vispārējo būtībā ir identisks. Te ir visāds broker to broker un citādas lietas, bet es jums neieteiktu iespējams izmantot vai parastu OSDT vai bankas karti. Kad tas ir izdarīts, būtībā, ko var izdarīt tālāk, ir Jā. Tas nozīmē to, ka tavai kartai jābūt tādai pašai kā tavam kontam būtībā. Nospiedīs šito, nospiedīs pay now. Tā, kur te ir poga pay now. Tā. Viņš būtībā izvēlēsies karti, ievadīs kartes numuru. Es nerakstīšu savus ciparus, nospiedīsiet depozīts. Un faktiski tas ir parasts kartes maksājums. Un beigās jums vienkārši būs nauda kontā. Un būtībā mēs viņu redzam šeit, vai nu viņi ir vienā kontā, vai nu viņi ir otrā kontā, un tad mēs viņus varam skaitīt vai uz MetaTrader kontu, vai uz copy trading kontu, vai tepat no interneta tirgot, un faktiski depozīts ir veikts, un tas ir tieši tik vienkārši, kā es to tagad rādu. Nākošais ir tad, ja mēs gribam tradot, mēs nospiežam pogu trade. Es vienkārši tradoju no WebTrader labāk nekā no MetaTrader, un būtībā to mēs varam redzēt šeit. Te mēs varam iet uz visiem darījumiem, kur ir mūsu visi indeksi, forex, kripto, viss pārējais ir, un būtībā tā pieeja ir tāda pat, kāda viņi ir faktiski caur TradingView, un te mēs varam uztaisīt visu, ko vajag. Man nav viegli copy trading kontā, tāpēc es uzreiz trades nevaru uztaisīt, bet būtībā, ja jūs gribat pirkt vai pārdot, pavisam vienkārši te ir sell, vai te ir buy un pērkat un pārdodēt. Tā kā te jūs varat pārdot, te jūs varat pirkt, ievadiet tirgus cenu, ievadiet apmēru, būtībā viņš jūs nopaļos visu līdz eiro un lotiem pēc tam nospiediet take profit un stop loss līmeņus, ja jums to vajag, piemēram, ja jūs gribētu tagad. Mēs esam zem moving average 0 pārdot zeltu pēsošo cenu, mēs vienkārši ieliksim fill at market price, ieliksim apjomu, ieliksim stop loss, piemēram, 4800 kaut kas, un teikt profit būs 4000, un būtībā mēs varam nospiest pogu sell. Tieši tik vienkārši. Es tik vienkārši nerekomendētu jūs tradot, bet būtībā visas trades var no šejienes izdarīt, un es saku, man viņš kaut kā labāk patīk pa MetaTrader, jo TradingView analītika vienmēr ir labāk. Tā kā tas ir izdarīt tad, ja mēs gribam pirkt un pārdot kaut ko. Un, ja mēs gribam iet tālāk, mēs skatāmies uz šejienu, tad mums ir saraksts, piemēram, te ar copy traderiem. To mēs pastāstīsim citā video. Ja jūs gribat apstīties labākos copy traders un visu, kā šeit darīt un nedarīt, būtībā aiziet uz copy trading sadaļu, nospiediet sadaļu Discover. Piemēram, mēs varam uzspiest uz šādu copy traderu. Nevajag viņu kopēt, es tikai parādu, kā to izdarīt. Mēs varam redzēt visu viņu statistiku, mēs varam nospiest pogu copy. Un, attiecīgi, te mēs ieliekam visus datus, ko viņam tur vajag. Arī šoreiz mēs nestāstīsim, bet izstāstīsim citā video. Šeit, piemēram, viņš uzraksta kritērijas, kā to darīt. Un būtībā mēs varam copy tradot dažādus traderus, un tas iztīsies šādi. Es mums parādīsim interesi pēc testu. Tos 100 eiro, ko es tikko rādīju, viņas ieliku šeit un bija nopircis šito traderu. Un būtībā man tas izstās šādi. Jums iztīsies tāpat, ja jūs sekosiet 10 dažādiem traderiem, ja jūs atvērsiet. Ja sadalīsiet kontu starp jūsu pašu naudu, daļa kontas naudas būs ielikt šeit, daļa būs ielikt šeit. Piemēram, jūs sekojat 5 copy traderiem un jums pašiem savu trading stratēģiju. Jums tas viss te būs sadalīts un jūs vēsā mierā to visu varēsiet darīt. Tāpēc tā es uzskatu, ka tas ir faktiski vieglākais veids, kā to sākt darīt. Un tradot, man liekas, ka minimālais kapitāls, ko tur var sākt tradot, ir 50 eiro, bet to galīgi nevajag darīt. Un, ja jūs gribat izņemt naudu, būtībā jāizviet uz jebkuru kontu, jāizslēdz visas pozīcijas ciet, jāpārskaita no konta naudas uz šejieni,
būtībā un jānospiež poga withdraw. Un arī withdrawā es tagad nevaru izņemt neko, tāpēc, ka viņš viss nav iesaistīts šajā kontā, bet viņš ir copy trading kontā. Vienkārši būtu jāpārskaita, jāliek apmērs tāds un tāds, jānospiež continue, un viņš faktiski aizskaitīs viņu uz mūsu bankas kontu. Manā gadījumā viņš aizskaitīs uz manu Revolut kontu, jo es to Revolut strādāju ar šo trading kontu, un faktiski viss. Tā kā tieši tik vienkārši jūs varat atrast vai neatrast jūsu brokeri. Un ko es jums ieteiktu darīt? Pastrādājiet ar mazākām summām, papētiet viņu, un tad, ja jūs esat komfortabls, uztaisiet pārskaitījumu ar, nezinu, 50 vai 100 eiro, patveriet 2-3 darījumus, pasekojiet vienam copy traderim, tajā pašā dienā visu aiztaisiet ciet, izņemiet naudu ārā, ja tas viss strādā, jūs jau varat izdomāt, kā jūs varat sadalīt savu personīgo trading stratēģiju, kur, piemēram, jūs tradojat, nezinu, zeltu, biržu indeksus un kaut kādus foreksu, un paņemt otru stratēģiju, kur jums ir otrs konts, jūs, teiksim, sakojat kaut kādiem 5 copy traderiem. Un tā jums vēsā mierā varat skatīties, kas jums pelna labāk jūsu pašu stratēģiju, vai tad, ja jūs sakojat kādam copy traderiem, un pamazām varat limēt kopā savu traderu karjeru un uzbūvēt jau labu ienesīgumu rezultātu un strādāt ar kaut ko jau nopietnāk. Tā kā šis ir tas ceļš. Priekš Latvijas gadījumu faktiski šis ir faktiski viens no ērtākajiem un labākajiem variantiem, kā to sākt un kā to darīt. Un tāpēc, ja jums ir interese sākt tradot, dariet to no vienkāršākā veida. Specializēts brokeris tieši priekš izēvielām, forex, akciju indeksiem un līdzīgām lietām. Relatīvi maz depozīts, ļoti pārskatāms copy tradings. Par to, ja jums tas interesē, uzrakstiet man personīgi telegramā, kam ir links apakšā. Pievienojieties Vantage Markets, arī linku jūs redzat apakšā. Un faktiski, lai uzsāktu pierģistrēties pie brokera un kaut ko darīt, tas ir viss, kas jums sākumā ir vajadzīgs. Tāpēc sākat un skatāmies jau, ko mēs varam darīt pēc tam ar papildu produktiem vai kaut kādām papildus trading stratēģijām iekš Vantage Markets.